Burvju grāmata. Ir jauka diena mežā. Spīd saule, laiks ir silts. Mazais zaķītis Olivers un vāverīte Elza iet pa mežu. Viņi runā un skatās apkārt. Elza pēkšņi apstājas. Viņa saka: Oliver, skaties, kas tas ir? Uz zemes pie koka guļ grāmata. Olivers saka: tā ir grāmata. Elza saka: grāmata mežā? Tas ir ļoti interesanti. Olivers paņem grāmatu un atver to. Grāmatā ir bildes, burti un vārdi. Elza skatās grāmatā. Viņa saka: es nemāku lasīt šo grāmatu. Olivers saka: es arī. Te ir daudz vārdu. Elza saka: ejam pie pūces. Pūce ir gudra. Olivers saka: labi. Olivers un Elza iet pie lielā koka. Tur dzīvo pūce. Pūce skatās uz grāmatu un saka: ak, tā ir burvju grāmata. Elza jautā: kas tā ir par grāmatu? Pūce saka: tā ir labo darbu grāmata. Tur ir stāsti par labiem darbiem. Olivers smaida. Viņš saka: tā ir ļoti laba grāmata. Elza saka: mēs gribam darīt labus darbus. Pūce smaida. Olivers un Elza ir priecīgi. Burvju grāmata. Ir jauka diena mežā. Spīd saule, laiks ir silts. Mazais zaķītis Olivers un vāverīte Elza iet pa mežu. Viņi runā un skatās apkārt. Elza pēkšņi apstājas. Viņa saka: Oliver, skaties, kas tas ir? Uz zemes pie koka guļ grāmata. Olivers saka: tā ir grāmata. Elza saka: grāmata mežā? Tas ir ļoti interesanti. Olivers paņem grāmatu un atver to. Grāmatā ir bildes, burti un vārdi. Elza skatās grāmatā. Viņa saka: es nemāku lasīt šo grāmatu. Olivers saka: es arī. Te ir daudz vārdu. Elza saka: ejam pie pūces. Pūce ir gudra. Olivers saka: labi. Olivers un Elza iet pie lielā koka. Tur dzīvo pūce. Pūce skatās uz grāmatu un saka: ak, tā ir burvju grāmata. Elza jautā: kas tā ir par grāmatu? Pūce saka: tā ir labo darbu grāmata. Tur ir stāsti par labiem darbiem.
Olivers smaida. Viņš saka, tā ir ļoti laba grāmata. Elza saka, mēs gribam darīt labus darbus. Pūce smaida. Olivers un Elza ir priecīgi.